tikai precījās ar citu ārstu. Jā, man ir liels prieks un liels lepnums par to, ka mēs ar brāli varam turpināt ceļu, bet būt katrs pilnvērtīgs pats, jo mēs esam paši savu ceļu gājēji. Mēs nebūtu neesam kopijas kādam citam, vai neesam pilnīgi vienādi savos uzskatos vai darbos vai gājienos. Nē, nebūtu gan mākslā, mūzikā, vārdos, darbos. Tas ir katram savas. Un tomēr ir tāda skaista kopīga līnija. Viņš dibināja grupu Vilkači, viens no dibinātājiem, bet šobrīd viņš nodarbojas ar elektroniskām līvu, elektrofolka veidošanu grupu Nejum kopā ar savu sieviņu Montu. Redzi? Nu, ikdienas sarunā mums ir tādi 300 pāri. Ko mēs ikdienā runājam. Vietvārdi, pat. Visi tie ragi. Mērsraks, pitraks, tie no vārda riek ceļš. Un kas ir Rīgā mums? Ķenderaks. Ķenderkūpja, tas ir kūpju ceļš. Imanta, protams, Jugla no Ielga upe. Visi īži un aži un ķiles, tie visi saglabā līvu klātesamību pašos vietvārdos. Un to, ka man prasa, cik ir līvu, mana atbilde ir nemainīga, viņa pietiekoši. Ja jau es pieminēju, ka mēs dzīvojam tajā pusē un nākam viesoties, tad tas, cik mēs šobrīd esam viesos, tas ir viens lielums, mēs esam tik, cik mēs esam. Un ja tu prasi, kurš ir līvs? Latvijas teritorijā. Es paprasītu otrādāk. Parādu man tos dažus, kuriem nav līvu cilme. Arī pēdējie ģenētiskie Eiropas pētījumi parādīja, ka šis somogriskais faktors mūsos ir tik daudz, ka
te nemaz mūs nevar atšķirt no Igaunijas iedzīvotājiem. Tātad Latvijas iedzīvotājs no Igaunijas. Tātad šis somuliskais genofons mūsos ir ļoti, ļoti klātesošs un dziļs. Ilgi Igaunijā ieprecējusies un iedziedājusies. Bija tāds periods dzīvē, bija arī tāds periods, jā. Te tu uzstājies grupu Tuļi Loma. Karstais sniegs. Jau gaidīts, ka aplūkos. Litviešu valodā tu dziedi. Jā. Sākotnēji ideja, ka viņi atrast kādu vecu līmu vīru, kas varētu dziedāt līvu tautsdziesmas, un viņi radītu šo mūziku apkārt. No šiem vīriem bija arī viens no Vīlandes skolotājiem, kurš teica, pagaidiet, man šobrīd šeit Igaunijā studē viena līva meitene. Pamēģināsim ar viņu. Es nokļuvu mūzikas pasaulē, kurā es varēju stāstīt līvu stāstu ar modernās mūzikas paņēmieniem. Vienalga, kur pasaulē uzstājoties uz stāstu sajūtu. Un pēc tam pie tevis pienāk cilvēks, un viņš saka, es nezinu, par ko tu dziedāji, es gribu uzzināt, kas es esmu. Šādi liekas pat ļoti labi. Esmu atradusi tur ļoti brīnišķīgu cilvēku. Tad ir atskrējis viens maziņš brīnišķīgs cilvēks. Un es nezinu, varbūt ļoti lielā mērā ir tāda sirsnīga attieksme, ārkārtīgi sirsnīga attieksme, kas šad tad, diemžēl, Latvijā ir iztrūkusi. Varbūt tīri konkrēti par līvu tēmu, jo Igaunis jūt sevi daudz tuvāk līvam kā latvietis. Kaut gan varbūt man liekas, tam pat nevajadzētu tā būt. Piedrības sajūta ir ļoti, ļoti svarīga, un mēs to nedrīkstam tik ļoti nomodelēt. Man tēvam bija tāds teiciens, ļoti būtiski, vai tu gribi būt mazs cilvēks lielā tautā vai liels cilvēks mazā tautā. Mēs visi savā tautā, jo tā ir maza tauta, esam lieli cilvēki. Līdz ar to mēs nesam arī lielu atbildību. Katrs viens. 3 labas lietas tev ir, vai ne? Osīk. Latvija, Igaunija. Un košraks. Un tāda valsts košraks vēl ir. Mavatan paķistki kriga, kui kaugel paistab Saaremaa. Mavatan paķistki kriga, kui kaugel paistab Saaremaa. Ei Saaremaa ole kuskil maa, kui suised hajal Saaremaa. Ei Saaremaa ole kuskil maa, kui suised hajal Saaremaa. Un tas mazais Sāmsalas pētnieks, šī dziesma ir par Sāmsalu, tās šogad apņēma cīlu un turpina jau savu ceļu. Katrā dzimtā ir vajadzīgi trejādi ļaudis. Bērni man ir 3, un ja dēls ir ļoti saimniecisks un viņam ļoti tīk dažādi amati, viņš apgūst pie meistariem amatus, un tad viņus liek lietā, tad Lelu ir atkal tāds garīgais palīdzētājs un mākslinieciskā dvēsele. Un mazākā meita Ankija ir savukārt cilvēks, kas tā ļoti nopietni jau tagad domā, ka viņa būs vai policisti vai speciālo spēku virsniece, par zemāku rangu viņa mums neskatās. Jā, par cilvēku, kas sargās. Ilgi 22 gadi pagājuši, tas puisītis tev tagad sveic. Mani abi vecāki ir ļoti muzikāli cilvēki vispār. Tēvs ir aktieris teātrī. Līdz ar to viņš arī ir ļoti labs dziedātājs. Man patiktos domāt, ka es no viņiem abiem esmu paņēmis to balsi kaut kādā mērā. Brīvprātīgi piespiedu kārtā ir nācies vienmēr iet uz skandiniekiem, uz mēģinājumiem, bet tas viennozīmīgi ir nācis tikai par labu. 25 gadu dzimšanas dienu mamma uzdāvināja kūti, kura bija mana vectēva Daiņas tauta cepura, kuru viņa pēc tam arī pati nesāja. Un tad ir viena ļoti jauka bilde, kurā es viņai ložu tajā cepurē, esot viņai klēpī kā mazulis. Un tad tagad tā cepura ir nonākusi pie manis beigot, par ko es arī ļoti cājos. Vēl viena ļoti jauka dāvana mamma man uztaisīja ar
šūpuļdziesmām grāmatu, kuru viņa pati sarakstīja ar roku, kurš viņa man bērnībā dziedāja. Man ļoti patika klausīties viņas šūpuļdziesmas. Es viņai pieprasīju viņas. Viņa nevarēja nolikt mani gulēt, kamēr nebija vismaz kāda šūpuļdziesma vai stāsts. Stundām būsim godīgi. Vidzināt osi, tas bija stundām. Jā, tas ir mans brīnišķais, prātīgais dēls, savu ceļu gājējs, savām izvēlēm un savu stāju. Es ļoti lepojos ar viņu. Jā, lūk, tevi sveic. Abas divas. Nu, stāstam. Tātad, pandēmijas gads, briesmīgs gads, ja šausmas, trakums, visu notiek. Mēs Vīrusi apkārt. Vīrus, šausmas, visi klepo, visi traki, bēdīgi. Mēs izdomājām, brauksim uz Košreku, uz mūsu vasaras mājām. Aizbraucam, Dundagā ir visām zēriņu fermas. Mēs pazīstam šleinerus. Mēs piezvanam un pajautājam, ka varbūt varētu izīrēt kādu kāziņu. Kāziņu un īstiņus un vēl viņai mums būtu, ko rūpēties, jā, un pie reizes varētu dabūt arī pieniņu, noliņu klāt. Un vistiņas arī uzreiz dejoja līdzi, cik mēs dejojam. Tagad mēs spēlējām arī kā neiet kokli. Visi tiešām var dejoja līdzi un dziedāt. Un tad mēs visas nosaucām mūsu radnieku vārdos. Jā, mums bija apgrieztie vārdi, mums bija Krista, Oskars, Ričards, Ojārs un Dāvis. Jā, Viesus. Mums radinieku vārdos, kurus mēs tāds sen nebijām redzējuši. Mums bija ļoti jauki. Jā, ir tik jauki, kad tu vari bērniem uzburt tādu lielu prieku. Īstenībā, jā, protams, man iešā bija ārkārtīgas bailes par visu to, kas notiek. Un es esmu no tiem cilvēkiem, kuriem ir kara skapītes, īpaši saprotot politiskās, ģeopolitiskās situācijas svarīgumu. Ja kas, mēs varētu eksistēt ilgu laiku, un arī tās kaziņas un vistiņas. Tā bija garantija, ka man būs iespēja, būs olas, apkārt ir meži, apkārt ir jūra. Ja vajadzēs, mēs izdzīvosim. Mūsu kultūra stāsta, ka viss mītiskais un poētiskais un garīgais, viņš vienmēr iet kopā ar ļoti svarīgu lietu praktisko pusi. Runājot par to, ka esam tauta dzimtas pārstāvis, spiediens ir, un godīgi sakot, zinu, ka savā veidā es esmu slēpusies aiz mammas, lai paslēptos no tā spiediena, lai paslēptos no tā, kas ir dabiski gaidīts no manis, laikam ritot. Gadi arī nāk, un ar gadiem nāk arī, protams, atbildības sajūta. Tad nevar visu laiku slēpties aiz mammas. Mammai arī vajag kādu labo roku, kam lūgt palīdzību. Un tad tagad man ir mērķis slēpties aiz viņas, bet stāvēt blakus un palīdzēt kā vienmēr. Un turēt mūsu tautu dzimti, košu un tautu. Iemā, tu mums vienmēr esi vēlējusi to labāko un devusi visu, kas tev ir. Lai tev tas trīskārt atnāk atpakaļ. Sirdienā, ja mamma, vēgi, Armas. Ļoti tevi mīlu. Tu esi man vislabākā, vismīļākā mamma. Armas, Iemā, Sūrsūdienu. Dienojamā, tu esi mīlējis mūs visus ļoti daudz, un tāpēc mums arī ļoti daudz. Daudz laimes dzīšanas dienas. Nu, asaras par gaisu, nu tā kā... Tā kā savus bērnus nebūtu redzējis. Jā, bet ja ir tādi 3 bērni, tad vienalga kā tev gājas. Manuprāt, ka liekas, ka, bija vērts stīvot. Dienu ilgi, daudz laimes, jubilāre. Dienu. Redzat šo? Te veidojās traumas, kas nonāca tieši smadzenēs, atdalījās un izraisīja insultu. To nevar izraisīt kāds produkts?
Jā, daudzi. Tabaka, alkohols, taukains mērces. Bet tad būtu runa par pakāpenisku slepkavību gadu gaitā. Vienīgā neparastā detaļa ir šī sarkanie punktiņi uz pirkstu galiem, bet tie ir ļoti virspusēji. Leitnant, dzirdēju par jūsu dēlu. Man ļoti žēl. Ceru, ka viss būs kārtībā. Zināt, kas šādos brīžos palīdz? Meditācija. Seks. Paldies par eksperta padomu. Dix 19 gadi. Viņam bija 19. Tas ir skumji. Bet labi. Bet labi. Tas ir viss. Padodaties. Dzirdējāt ziņu? Un jūs, tiesu mediķi, ja cilvēkam ir insults, viņš nesakarīgi runā. Lieta slēgta. Uzsāksiet izmeklēšanu. Jā. Tā ir Benžamēna māte. Jā, bija. Nesen nomira. Pārdozēja narkotikas. Tas viņam bija trieciens. Un viņa tēvs? Viņš viņu nepazina. Viņa viņu audzināja viena. Izskatāties mīlīgi. Atvainojiet. Deviņpadsmit gadi. Mums bija šodien jārunā un viņu pārved. Labi. Kas aiz tā stāv? Ko jūs varat novērt? Nodrošināt, teiksim, vajadzīgos apslēgt, tā ka šogad ļoti daudz, kur ūdens pārāk daudz, jā, visur peld pa virs, viss tas tāpēc, ka bieži vien laukos ir apakškārtas, ārkārtas zoli, kas neļauj ūdenim iesūkties, ūdens atturās, viss paliek virspusē, viss sāk pūt, smitēt, un, protams, ietekmē stārzeņus, visi ir ceļš zemgalē, kas audzēja. Tā ir viena problēma, un otrs, protams, tā veidojas normāla ūdens aprit aiziet uz gruntsūdņa. Sarunāts. Viņš ģērbās neatbilstoši savam augumam. Nē. 3 varianti, jā, paldies. Aktīvajā treniņu periodā ASV peldētājs Maikls Felps darīja ko neparastu. Ļoti iespējams, viņš ikdienu dažādos ēdienos apēda 12,000 kilokaloriju, B. pilnībā atteicās sazināties ar savu ģimeni, lai viņu neviens netraucētu, vai arī C. ikdienu klausījās repera Eminema radīt mūziku. Kad cik ir 12,000 kilokaloriju? Es nezinu, es nekad neesmu skaitījis, varbūt vajadzētu, bet neesmu. Es saskaitīšu pagaidiet. 12,000 kilokalorijas, man liekas, ka dienā ir ieteicamā norma 3,000. Nu, vīrietim maksimums pie sporta. Pie sporta maksimums 3. Pieņemt muskuļu masu. Skatos uz Mārtiņu, domāju, cik tur varētu. Cik tur saliet. Vienīgais pazīstamais Tas man īsti nebūtu loģiski, ka spēlētājs būtu smagāks kā peldētājs. Jo tas būtu smagāks, labāk grimst. No jā, bet tas būtu neparasti tas apjoms. Tas liekas, tas ir 4 reizes vairāk nekā... Mums te aizmugurē arī riktīgi sapulces noteikti. Tas ir interesanti. Nu, man liekas, ka viņam ir tāds austiņās taču I'm not afraid. Jā, bet klausīties repera mūziku, vai tas būtu kaut kas neparasts? Daudz sportisti ir aizraujušies ar repera mūziku, ne? You only got one shot, one opportunity. Aha, un es gribu peldēt. Kur ir tuvākais baseins? Bet klausies, 12,000 kilokaloriju. Es nezinu, cik tas ir, cik ir 1000 pat. Bet viņš ir tāds rekordists, viņam ir tik daudz medaļu, viņš tik daudz strādāja, ka varbūt tā vienkārši 5 reizes lielāka norma priekš viņa. Bet klausies, ja viņš iet uz 2 vai 3 treniņiem dienā un apēd 12,000 kilokaloriju, man liekas, ka viņš varētu arī baseinā...
Tāpēc viņam ir jāpeld, lai izdzīvot, un tāpēc viņš labāk Tāpēc peld. ātrāk, lai tiktu stoli. Rā, Lola. Šķirodu, ja tev jāstrādā. Nē, patiešām viss labi. Labi, tas ir varbūtējās slepkavības upura telefons. Drošības pēc. Tevis dēļ viņa tā cieta. Viņa nomira tevis dēļ. Man ir pierādījumi. Tie ir pie manis. Kas tas? Atlaidi! Centās kādu ierakstīt, pandam bija taisnība. Ej. Es tevi mīlu. Es tevi arī. Laimīgās zvaigznes. Blēņas. Ļoti interesanti strādājat kopā. Sākām pirms 10 gadiem. Viņa bija fizioterapeite, psihiatrs un pēkšņi nolēmām visu pamest. Tā vietā, lai dziedinātu ķermeņus un prātus, mēs nolēmām dziedināt dvēseles. Dziedināt vēseles. Un tā radījām laimīgās zvaigznes. Laimīgās zvaigznes. Kā tieši tas notiek? Tas ilgst?
te notiekās? Ko? Es nezinu.